Nu, principā ir tā, ja tā pagodīgi, tad visi zvejnieki kaut kā šmaucās. Ja viņam ir licence uz 300 metriem, viņš iemetīs 400 metrus tīklu. Ja viņam ir 100 metri, tad viņš iemetīs 150. Bet vispār, visi zvejnieki, vispār teikt, ka 80% pārkāpj noteikums. Tas ir tā, lai vairāk nozvejot un vairāk nopelnīt, bet vispār malzvejniecība katru gadu samazinās, un lielākās piekrastēs un jūrās zvejas problēma tomēr ir roņi, ar kuriem vislielākais cīniņš un kuri nodara vislielākos zaudējumus zivju resursiem. Tas ir nenormāli. Bijām 2 nedēļas atpakaļ uz zivsaimniecības sapulci. Tur vienkārši principā ir tā, ka tie piekrastes zvejnieki vienkārši eksistē. Nevis tur ir kāds labums pateicoties roņiem. Jo tu nespēji, tu uztaisi tīklu, ieliec viņu jūrā, roņs atkal 2., 3. reize, un viņš ir beigts tas tīkls. Tu darbojies atkal tālāk cerībām, ka tev visu laiku neuzklups kaut kādu roņu. Jo ar to vispār neviens necīnās. Tā ir lielākā problēma, līdzīgi točna. Viņi runā par kaut kādu šito te palielināšanu zivju, tā tālāk. Tur palielinās zivs un tā. Malzvejniecība principā samazinās tur to, ko viņš tur vienu nozog, to procentu, tas pavisam mazs, bet to, ko tas ronis izēd, tas no tā tīkla nedabū neviens. Ne zvejnieks, neviens pārējais neko tur nedabū. Tīkls ir saplēsis, nekāda populācija vispār nenotiek. Ja tie ir malzvejnieki, tad viņi visvairāk sarosās, kad ir atļautais zvejas laiks. Jo tad, kad ir vairāk legālo zvejnieku, uz to rēķina arī vairāk zvejot. Jo tad ir arī mazāk inspektori. Aktīvais laiks principā iznāk no vasaras līdz rudenim, jo ziemā nav liegums, rudenī tikai. Ezeros atkal ir otra problēma. Baigi tiek samazināta zvejniecība ar tīkliem. Tur ir tā, ka malzvejniecība praktiski vispār nav. Tur principā viss oficiāli notiek. Tur neko īpaši tu pat nevar izdarīt. Ezers ir ezers. Tas ir mazāks, to var vieglāk izkontrolēt to visu. Nākošais jau negodīgie makšķernieki, kas izzog tos tīklus. Viens tāds reizes kaut kāds zaudējums, 500 eiriķi. Kaut tā. Pēc iespējas neizmantojot transportu, viss notiek tumsā, ar kājām, bez laivas, ar iebrišanu, lai vieglāk no tiem inspektoriem izvairīties. Tie, kas ir malzvejnieki, kas viņi par malzvejniekiem. Mums te piekrastē viņi ar saviem 1 vai 2 tīkliņiem ieiet, noķer tos 2 lašus, ko pārdot. Tā schēma. Tad viņš brien tumsā ar to savu tērpu. Iemet to tīkliņu tumsā un no rāga rīta izņem ārā tumsā. Nē. Kā tad nebiedē? Protams, ka biedē. Protams. Ja cilvēkam tas ir, principā tas jau ir viņas iztika. Viņš ir malzvejnieks. Tā ir viņa vienīgā iztika. Viņš jau neko citu nedara. Pārsvarā tie ir alkoholiķi. Tie totālie malzvejnieki jau principā ļoti, ļoti maz palikuši. Viņi vismaz mūsu pusē tie ir kādi 80% izķerti vai dabīgā ceļā aizgājuši. Jo veselības dēļ, paņem bišķi iekšā. Mums tagad ir populāri tie saucamie pašpatēriņu zvejnieki. Viņiem iedod tīklu un viņi tur ķer savām vajadzībām. Daži kaut ko pārdod, bet pārsvarā viņi ķer sev. Mūsu pusē es teikšu, ka jā. Pārāk mums tas pagasts ir maziņš. Visi mums te kaimiņos dzīvojam, ka viens otru pazīst. Pārāk liela tā komunikācija, 90% tomēr, lai vai kādi, bet, tie papīri jau ir, vajadzīgie mums tur ir. Tie pārsvarā varētu būt kaut kādiem lašķērājiem. Piekrastē mums nav upju, no kuras mēs varētu tā darboties un kaut ko varētu gūt tādas līdzekļus, lai iegādātos sev kaut kādu kruto aprīkojumu. Tur, kur ir upes un lašs, es pieļauju, kā varētu būt tā, ka tā ir, Es teikšu tā, tas velkās no Krievu laikiem, kad nebija nevienam ko darīt, un tad katrs, ko izdomāja, to arī darīja.
bija aktīva malu zvejniecība. Viņi pārsvarā arī visi ir tagad ap 50 gadu veci. Lielākā daļa dzērāja un dara to ierēbuši. Viņam piespriež sodu, viņš viņu nesamaksā, viņš atkal iet un pērk to Ķīnas tīklu pa 10 eiro un iet atkal zvejot. Noķer to zivu, aiziet pie kaimiņa, pārdod un viņam atkal par ko nopirkt polšu. Es teikšu tā, ka neviens jaunais zvejnieks, kurš pārmanto to no tēva, nekad nebūs mazs zvejnieks. Šādi individu ir ļoti, ļoti maz palikuši, kur nevar atļauties sev to licenci vai makšķerēšanas kartu nopirkt. Un drīz arī tie daži vairs nebūs, jo nomirs dabīgā nāvē. Es atvainojos. Ja man var nosaukt par malzvejnieku, tad tik cik daudz, cik es iemetu garākus tīklus nekā atļauts. Tas arī viss, bet vispār zvejot legāli, man liekas, ir daudz lētāk un vieglāk.